meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 3. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Iesvētītā diena. Pašā pirmajā sabata dienā Dievs darīja kaut ko neparastu un ļoti brīnišķīgu. Viņš pavadīja veselu dienu kopā ar Ādamu un Ievu. Šī bija pirmā pilnā diena, kuru Ādams un Ieva pavadīja sadraudzībā ar Dievu. Ko viņi varēja darīt kopā pirmajā sabatā? Dievam noteikti patika dzirdēt Ādamu smejamies par mazajiem pērtiķiem, kuri skraidīja pa kokiem, klaigādami savā valodā. Viņš noteikti smaidīja, kad Ieva apstājās, lai pasmaržotu skaistu rozi. Iedomājies visus jautājumus, ar kuriem viņi vērsās pie Dieva. Dievam noteikti patika parādīt tādus brīnumainus radījumus kā bruņnesis vai simtkājs, vai paskaidrot, kāpēc nilzirgam ir tik milzīga mute, un kā viņš radīja košās ugunspuķes. Kad Ādams un Ieva sabatā pavadīja laiku, atpūšoties un izpētot radītāja brīnumus, viņi nespēja neiemīlēt Dievu. Dieva sirds bija ļoti plaša un maiga, un cilvēki to pilnīgi noteikti zināja. Lūk, ko nozīmē 1. Mūzus 2. nodaļas 3. pantā teiktais: Dievs svētīja 7. dienu. Viņš svētīja šo dienu ar savu īpašo un nevainojamo mīlestību. Mūsu pasaules iesākumā Dievs deva sabata svētību ikvienam, no Ādama līdz mums ar tevi. Par to lasīsim Marka 2. nodaļas 27. pantā. Un viņš uz tiem sacīja: Sabats ir celts cilvēka dēļ, un ne cilvēks sabata dēļ. Tāpat kā Ādamu un Ievu, tā arī mūs Dievs aicina pavadīt katru sabatu, atpūšoties kopā ar viņu. Mēs varam sanākt kopā draudzē, lai labāk iepazītu Dievu, runāt ar viņu lūgšanā, lasītu viņu vārdus Bībelē un slavētu viņa lielo mīlestību. Mēs varam iepazīt Dievu caur dabu, kā arī daloties ar citiem cilvēkiem un palīdzot viņiem. 7. diena, sestdiena, ir pati īpašākā diena. Padomā un pastāsti. Dievs vēlas draudzēties ar tevi katru sabatu īpašā veidā. Kā tas liek tev justies? Ko tu vari darīt šajā sabatā, lai padarītu to par īpašu dienu kopā ar Dievu? Lai skan atmiņas pants 2. Mūzes 28 līdz 11 dziesma. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī, 6 dienas tev būs strādāt un
tavam lopam, nec tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos, jo 6 dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un 7. diena, kas kungs sadusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabatā dienu, lai tā būtu svētā. 2. Mūzus 20, 8, 9, 10, 11. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par to, ka Viņš iecēla un svētīja sabatu, lai mēs šai laikā varētu būt kopā ar Viņu, ģimeni un draugiem.